Esiet sveicināti. Iedomājieties tādu ainu, kas nāk uzreiz jums prātā, tad, kad jūs domājat par adīšanu. Kas ir tas pirmais tēls, kas parādās jūsu apziņā un domās? Iespējams, ka tā ir tāda veca māmuļa, jau krietni gados, kas āda tādu garu zeķi. Un es saku veca tikai tā iemesla dēļ, ka varbūt viņai ir 96 gadi, tad mēs varētu atļauties teikt par cilvēku, ka viņš ir tādos krietnos gados. Tajā pašā laikā par adīšanu runājot, viss nav tik vienkārši. Un varētu arī teikt tā, ka adīšanas vēsture liecina daudzas pretējas lietas. Piemēram, šobrīd šķiet, ka adīšana joprojām, vismaz mūsdienās, tiek ļoti piedāvāta kā sievietēm, kā tāda tipiska nodarbe. Izrādās tomēr, ka tas tā nemaz nav, jo adīšana ir radusies pavisam sen, var teikt, Ēģiptē, tur tādās siltās vietās, tomēr izrādās ir arī kaut ko cilvēku līdzīgi darījuši, un tādas adīšanai līdzīgas nodarbes, kas vairāk varētu būt nosaucams par mezglošanu, tad pierādījumi tam, ka cilvēki ar to ir nodarbojušies, un šādas nodarbes tur ir bijušas, tad pierādījumi ir atrasti, un tas ir jau krietnu laiku vēl pirms mūsu ēras. Un arī ir tā, ka, par to vīriešiem un sievietēm runājot, izskatās, ka tomēr, tad, kad adīšana pirmo reizi sasniedza Eiropu, tad ar to nodarbojās tikai ļoti bagāti cilvēki un karaliskas personas. Un jāatzīst arī, ka, ja 14. gadsimtā Eiropā tika izveidots adīšanas ģildes, un ticiet vai nē, tur bija kungi, kas mēģināja iemācīties adīt, un arī tā adīšanas meistarība tika pilnveidot diezgan ilgu laiku, jo bija ģildē jāmācās, vismaz 3 gadi, lai varētu apgūt tādas smalkas adīšanas lietas. Kā tas ir mūsdienās, un cik daudz cilvēku aizraujas ar adīšanu, un ko tad adīšana var dot gan, tā kā no tādas socializēšanās un kopā būšanas viedokļa, gan arī pat no medicīniskā viedokļa. To mēs šodien arī mēģināsim izpētīt. Un arī klausītāji, ja jums ir adīšana tuva lieta, vai arī jūs vēlties apdomāties par to iesaistīties vai nē, šis ir īstais brīdis un īstais mirklis, kad klausīties mūs un arī saprast, ko tad jūs ar to tālāk darīsiet. Un jā, par mums pašiem ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, bet pie skaņapulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece. Un arī mums ir viesi studijā, un pie mums šajā reizē ir Baiba Pilāne, Tautas lietišķās mākslas studijas IRBI vadītāja. Sveicināti! Labrīt. Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Baibu Dambi, kura ir Darling Wool uzņēmuma vadītāja un arī adīšanas kursu vadītāja. Sveicināti! Labrīt! Lūk, tad varbūt no tās vēstures uzreiz pie mūsdienām. Kā tad vispār izskatās ar to adīšanu? Kā Latvijā tā situācija šķiet? Jo adīšana joprojām ir diezgan populāra lieta, un ir arī cilvēki nav tālu jāmeklē. Tepat pavisam netālu, ja es paskatītos, kaut vai 10 metru rādījusā, es arī zinu, ka ir viena ļoti tāda prasmīga adītāja. Un šajā gadījumā atklāšu klausītājiem intrigu. Tā ir mūsu raidījumā šobrīd aktīvi darbojošās Iveta Zvejniece, kur ļoti čakli āda. Un, ja jūs gribētu tā kā apsvērt, vai jūs gribat adīt, jums būtu vērts paskatīties uz to, ko viņi rada. Brīnišķīgi darbi. Lūk, bet par to adīšanu Latvijā. Kā tad ir? Manuprāt, adīšana piedzīvo savu veidu renesansi. Īpaši es to redzu savu adītāju vidū, kuras ir tādas 30, 40 gadnieces, kuras ir mana vecuma un kuras, šajā straujā dzīves ritmā dzīvojot, meklē veidus, kā palēnināt tempu, kā apstāties, kā atrast laiku sev, kaut kādai nodarbei, kas viņas piepilda un ļauj īstenībā mazināt stresu un atslēgties no tās ikdienas. Un, man liekas, ka man ir grūti tikt ar pieprasījumu galā. Ļoti daudz cilvēku vēlas adīt, un es visiem nevaru palīdzēt, bet es domāju, ka tas tikai ar vien vairāk augs un attīstīsies, un jau mēs to redzam Skandināvijas valstīs, Amerikā, kur adīšana ir ļoti populāra līdz ar citiem vēl rokdarbiem. Tā. Jā, bet kā tad izskatās jums, jūs sakāt, ļoti daudz cilvēku piesakās, ja mēs pieņemsim iedomātos nedēļu, kā tāda atskaites punktu, jums nedēļā, cik tad ir zvanu un cik ir jautājumi par to gribu adīt? Zvani gluži nē, bet vēstules Instagramā un e-pastā nāk nemitīgi, un mana tā specialitāte ir tāda, ka es organizēju adīšanas kursus, kas ir 3 mēnešu garumā, un tie notiek 2 reizes gadā, un ir limitēts vietu skaits, ir tikai 10 cilvēki vienā grupā, un tad taisu 3 tādas grupas, un tās es nedēļas laikā piepildu ļoti ātri, un daudz paliek aiz strīpas un gaida nākamo grupu, un visu laiku domāju,
kā attīstīt to arvien vairāk, lai vairāk cilvēkiem piedāvātu, varbūt taisīt online kursu, kas man ir plānā, un piedāvāt vēl vairāk citas iespējas, jo man arī ir klienti, kas ir no ārvalstīm, latvietis, kas dzīvo, piemēram, Somijā vai Vācijā, un viņas vēlas adīt un grib to atbalstu. Un, protams, tu vari sēdēt un skatīties YouTube'ā no rīta līdz vakaram, bet tas ir ļoti, ļoti laikietilpīgi. Un tad tādi adīšanas kursi 3 mēnešu garumā ir ļoti koncentrēts veids, kā tu vari apgūt adīšanu, ļoti daudz ko iemācīties un pēc tam turpināt daudz patstāvīgāk adīt. Jā, tā tad laba ziņa, ja 14. gadsimtā bija tie 3 gadi, tur jāpavada mācoties. Tā māceklim pirms dabūja tādu apliecinājumu, ka var to darīt pats. Tagad izskatās, tas laiks ir īsāks. Bet kā tad ir otrai raidījuma viešņai tā pieredze? Ko jūs teiksiet par to, cik daudz cilvēku? Es varu teikt tā, ka man vispirms sāk tie 40 gadīgie, tie pie otras baibas mācās, un es esmu Tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja. Ko tas nozīmē? Lietišķās mākslas studija, tā ir, šādas studijas bija, iepriekšējos laikos bija katrā sevi cienošā kolhozā bija kultūras nams, savs koris, savs deju kolektīvs, savs rokdarbnieču pulciņš. Un tā, pamazām viņi tas viss samazinājās saruka, un tie, kas beigās palika pāri, kad vairs kolhozs nemaksā, un tad tie tagad ir kaut kur pie pašvaldībām, dažādās Latvijas vietās ir dažādas šīs iespējas darboties, bet Rīgā ir fantastiska izvēle. Rīgā ir, es esmu kreisā krastā, es esmu Pārdaugavas kultūras apvienībā, mēs esam 7 studijas Ilģu ciemā šāda veida, mēs varam adīt, tamborēt, aust, grozu spīt, metāla kalējs, īsts ar visu ēzi, laktu un keramiķis. Un tur ir, pēc tam tas ir pa pliku velti. Mums pašvaldība dod telpas, maksā studijas vadītājiem algu. Tas ir vienā pusē, otrā Daugavas krastā, te pie Rituma ir atkal, un Vefa kultūras pilī arī ir tā šāda veida, kā ja meklē, tad var atrast. Tad ir iespēja darboties, un tie nav tā kā kursi, tā ir tāda, kā lai saka, mums maksā pašvaldība algu. Mums Nacionālais kultūras centrs, tur ir tāda idejiskā virsvadība. Ko mēs darām? Mēs piedalāmies izstādēs, un lai mēs varētu to savu, patiesībā mēs adam arī visu, mēs mācamies tāpat no nulles, mēs mācamies adīt pēc aprakstiem, bet mēs tā kā vairāk ir tautas lietišķā māksla. Tas nozīmē, ka tas ir gan skaists, gan lietojams. Un tas būs arī viss, kas ir saistīts ar tautas tērpu. Mēs piedalāmies izstādēs, un tas mūsu atskaites punkts, tā atskaita. Tas ir tas, ka mēs sevi parādam. Un ir tā, ka tas, ko mēs ejam uz ārnu, mēs neiesim tādu tur nīderlandiešu dizaineru jaciņu, jeb kaut kādām tur, jeb XXL izmēra lina kleitu savu adīto. Nerādīsim, neliksimies to izstādīt, bet mēs izstādē liekam tādus īstus latviešu cimdus, īstas latviešu zeķes. Protams, ka tur katrs kaut ko ieliek, netaisam jau tikai muzeja kopijas, bet tur var ilgi un daudz ko rakt, bet tā kā. Un tas vecums ir tā, ka es teiktu, kad konkrēti manā studijā ir tad sākot no 30, laikam 5, tad līdz, kādas 3 ir tādas ļoti jaunas pensionāras. Un tas es teiktu, ka laikam 50 plus mīnus tas vidējais tas dalībnieks tā ir. Jā. Tā ir, jā, bet izklausās tiešām tas tautas lietišķās mākslas studija, tas kaut kāds, dzintara zirneklis un tāds zārka deķīts sinepju krāsās, tas pirmais iespējas, bet nebūt tā tas nav. To ir daudz teikuši, ka tas nosaukums ļoti atbaida, tā gluži nav. Tā gluži tā tad nav. Nav tā. Jā, skatoties arī uz tautas tērpiem, uz dažādu novadu tērpiem, tomēr tur tās adītās lietas ir. Un tad, kaut vai uz zeķēm vien paskatoties, tur jau, tā liekas nav tik vienkārši. Kā tad vispār ir arī ar šo te adīšanas pašu praksi, tehniku, to, ko tad var izadīt, uzadīt un izveidot? Jo tas jau nav tik vienkārši, tā tik liekas, ja, kas tad tur tāds zeķīt uzadīt, bet tā jau gluži nav. Jā, man liekas ļoti skaisti, ka tu, Baiba, saglabā tās mūsu latviešu tradīcijas, un droši vien jūs arī adat dažādus rakstus un pa krāsām mācāties un visu kaut ko, jo, ja mēs to pazaudējam, tad mēs pazaudējam daļu no savas identitātes. Un tas ir tavs virziens, un es ļoti, ļoti to cienu, man tas liekas superīgi, un es arī vienmēr sapņoju, ka manā tajā adīšanas, tajā saucamajā bucket list, jeb tajā sarakstā, ko es gribētu uzadīt, jeb kad dzīvē, noteikti būs tie rakstainie dūraiņi.
ar ļoti smalku rakstiņu. Bet es atkal eju pilnīgi citā virzienā. Es esmu modernu adījumu piekritējis un arī mācu modernus adījumus un mācu tieši adīt pēc pamācībām. Un pamācības ir tā kā secīgi uzrakstītas tekstuālas tā kā pamācības, kurās rakstīts, kas jādara, lai uzvedītu šo konkrēto džemperi. Tur dizainers ir visu sarēķinājis, tur ir rakstīts, cik valdziņu kuram izmēram ir jāuzmet, kad ir jāpieaudzē, cik ir jāpieaudzē. Ir ļoti smalki viss detalizēti izklāstīts, tev pašam nekas nav jādara, tev jāņem dzīve, adats un jāsāk adīt. Un tajās grupās mēs mācāmies šos modernos adījumus, kas ir vairāk tādi funkcionāli tieši pašām sev valkāšanai. Viņas vada dažādas tur jakas un džemperus un cepures, zeķes. Un, jā, interesanti. Muzejā to droši vien neieliks, bet es domāju, ka viņas nonāsās līdz lupatām tās savas skaistās jakas. Un tas, atkal, man liekas, ir tāds viens faktors, kas arī pievelk cilvēkus, ka viņi var to lietojamo lietu uzadīt. Nevis tos smalkās mežģīnu zeķes, kas skaisti gribās ielikt lādē vai ne un glabāt mazbērniem, bet to jaku, ko viņi vilks katru dienu. Bet tieši par tām zeķēm runājot, tur jau noteikti tas pieprasījums nemazināsies, jo, ja tautas tērpu grib un tad katra sevi cienoša Latvijas sieviete jau vienā brīdī var arī to tērpu sadomāt sev, salikt plauktā un godos uzvilkt, tad tur jau bez tām zeķēm nekā neiztiks. Jā, protams, bet es teikšu tā, es gribētu tevi dzirdēt pēc gadiem 20. Ko tad tu teiksi? Jo tu adi džemperus skaistus, interesantus, adi jakas. Tās dzies ir kā teikt, ilgtspējīgas, labas, skaistas, tādas funkcionālas. Viņas viegli valkājās, viegli lietojās, labi mazgājās. Ļoti mīļa jaka. 6 jakas gadā. Nākošā gadā, kur viņas visas likt? Un tad pēc tam, kad tev ir jau, tu esi tik tālu, jo visus apadījis. Nevienam nevajag. Visas draudzenes ir adītājas. Nevajag nevienam. Bērni, mazbērni, tagad var visu nopirkt. Visu, ko kaut kā, un tas kaut kā, un es pateikšu godīgi, es esmu ļoti, ļoti jauna cimdu adītāja. Es esmu cimdu adītāja, es tikai no 17. gada es adu cimdus. Tas reāli. Ir gandrīz tā kā vakar. Jā, tas ir ļoti maz. Un mans pūrs ir, es knapi 100 pārus esmu savā mūžā. Jā, bet tas ir tā, ka, un tas ir, kā lai saka, un es arī ar daudzām studijas meitenēm esmu runājis, un tā ir tāds kā savas meistarības apliecinājums kaut kā. Varbūt gluži misijas apziņa, bet es negribu to tik skaļi teikt tā, kad. Bet, tas tā ir, kad, jo tā tauta, kas nāk laikam uz tām nodarbībām, un kas mēs arī diezgan daudz man sanāk pa Latviju pabraukāt apkārt dažādos projektos, ļoti, ļoti aktīvi iesaistos. Tad tās ar laikam ir tā drusku tā nākošā vecuma grupa. Tā kā, bet tur tiešām ir kosmos. Jo dziļāk roku, jo vairāk var atrast. Un vēl viena interesanta lieta. Tā pati vērtīgā, tas, kas skaitās cimdu adītājiem pats vērtīgākais, tie ir tie pirmskara. Tas 19. gadsimta beigas, 20. Tie cimdi, tie jau sen jau ir muzejā, jau iegrāmatoties 9 atslēgām aizslēgti, uzzīmēti, aprakstīti, bet ir ļoti daudz tādi, ko vēl var izrakt kaut kādās vecās lādēs, jeb drēbes kā apakšējā atvilktnē stūrī, tāds pa pusē kožu sēs, kas nāk no 70., no 60., no 70. gadiem tādiem, tur jau nekā tāda nav, tas tāds. Bet patiesībā tur ļoti interesants lietas var atrast tajos. Bet, kad mēs tā paskatāmies kalendārā un parēķinām, bet viņi taču ir veci, viņi taču ir 50 gadus veci, tā kā tur arī ir. Un vecie sievietes pielikumi vēl kaut kur saglabājušies, kādi tie melnbaltie, tur arī vēl kaut kur. Mēs to visu tā saliekam kopā, pieliekam kaut ko no sevis klāt, un tad tur visādus brīnumus var redzēt. Jā, arī klausītāji daudzas lietas saka, un arī uzreiz atgādināšu, izmantojiet arī vēl vienu iespēju, kas ir ļoti ērta, un tas ir WhatsApp. Ja jums ir kāda ziņa mums sūtāma, tad atsūtiet, un numurs ir 25660440, 25660440, bet par komentāriem runājot, ir tā, ka viens no komentāriem ir tāds, ka skolas laikā adīšana un tamborēšana bija ļoti neinteresanti, tāda uzspiesta un nepraktiska, un tas rada vēlmi to vispār nedarīt. Un tad vēlāk jau pieaugušā vecumā var ar skaidru prātu izmēģināt īsto adīšanas baudu. Skolās darētu iemācīt prieku par radīšanas procesu, tieši par to radīšanu.
Atsaucoties arī uz šo komentāru, kas ir jums tas, ko jūs varētu teikt gan par sevi, gan arī par tiem cilvēkiem, kas piesakās, jo viņi noteikti arī ir ar kaut kādu noteiktu mērķi. Nav varbūt viņiem tas mērķis, tur nonākt pie tādas ražošanas jau un varbūt tāda sava privāta biznesa, kas arī droši vien ir iespējama lieta, bet ja tas ir par prieku pašiem, tad kas ir tas, ko cilvēks saka, ka viņi grib adīt un kas ir viņu iemesls, viņu motīvs, kāpēc? Zini, man ļoti daudzas sievietes, kas nāk pie manis adīt, ir savā ziņā traumētas no maitrības stundām, teiksim tā. Viņām ir ļoti bijusi negatīva pieredze, vai tas ir bijis viss ļoti ātri, nav paskaidrots, un vienmēr vecmāmiņa adīja zeķi, klasiskais stāsts. Tieši piekrīt. Jā. Un viņas ir ļoti viņas pat baidās pieteikties, jo viņām jau šķiet, ka viņas neko nemācēs, un ka toreiz viņas nemācēja, tātad viņas arī nemācēs turpmāk. Un tad paiet kaut kāds brīdis, kamēr viņi iegūst to pašapziņu, viņi sāk ar tām mazajām lietām, pirmajiem paraudziņiem, un saprot, jā, bet īstenībā es atceros, īstenībā man sanāk, īstenībā es varu gludi adīt, pasties, cik man skaisti. Un viņām rodas vienkārši tāds gandarījums un prieks pašām par sevi, ka tas viņu ierauj arvien tālāk tajā procesā, un viņi ir gatavi arvien jaunas lietas izmēģināt un kaut ko jaunu adīt un arvien sarežģītāku. Bet jā, es nezinu, kas šobrīd notiek mūsu skolās. Man liekas, ir daudz modernāka pieeja mācību procesam. Ir priekšmets, ko sauc dizains un tehnoloģijas. Manuprāt, tur viņi apgūst dažādu veidu arī rokdarbus. Un manā bērnu skolā es arī piedalījos vienreiz sastklasnieku apmācībā, jo man draudzene ir viņa skolotāja. Un tad mēs visi kopā, kādas 3 vai 4 sievietes, gājām viņas apmācīt adīšanā, jo tu nevari iemācīt lielai klasei 10 kaut vai bērniem vienlaicīgi adīt. Pieaugušiem, 10 tu vari iemācīt, bet bērniem tu nevari. Jo viņiem vajag ļoti tādu individualizētu pieeju, un tas bija nenormāli interesanti redzēt, kā tie, 6. klasē jau 12 gadi, viņi ir lieli salīdzinoši, bet cik ļoti, ļoti grūti viņiem ar to gāja, cik viņiem katrs tas valdziņš bija liels pārdzīvojums un sarežģīts uzdevums, un beigās viņi nodīja katrs šallīti labiski turpat pakaļ visu laiku. Un tad es gribētu cerēt, ka ar laiku vai jau šobrīd notiek tā pārmaiņa arī skolās, kā tas tiek mācīts, varbūt, ka var atrast kādus jaunus materiālus vai metodikas, vai izmantot arī tiešām interneta resursus, kā bērniem to padarīt interesantāku. Un nenodot viņiem šo te sajūtu no mūsu jaunības, no skolas laikiem par to, cik tas bija grūti un nesaprotami un ka man neizdevās. Jo adīt ir vienkārši, un adīt var ik viens, es ticu tam pilnībā. Jā, arī runājot par to sastāvu, nav jau tiešām gluži tā, ka dāmas tikai jāda. Mums tādu apstākļu sakritības dēļ kungi netika šajā reizē uz raidījumu, bet vispār kungi arī jāda. Latvijā arī? Jā, Latvijā arī. Tas nav tikai par seniem laikiem, par 14. gadsimtu tāda arī kungi un arī klausītājs aicinām, ja kādam kungam ir tuva šī lieta pie sirds, adīšana un tāda radīšana kā tāda, dodiet ziņu par sevi un varbūt arī pasakiet, kas ir tas, kas jūs tur ir piesaistījis, jo tur ir ļoti daudz tādi labi efekti, kas ir saistīti ar radīšanu. Bet arī otrai viešņai gribētos jautāt, ko tad saka tie cilvēki, kas arī tādas nopietnas lietas varbūt tur veido. Es vēl gribētu par skolu un skolotājiem. Tā ir klasika, kad ir skolā nepatika, Oma uzadīja un pēc tam tagad nonāk jau, bet es pati darbojos, mūsu mājvieta ir Ilģuciem kultūras centrs, tur blakām ir Ilģuciem vidusskola, un daudzas no studijas dalībniecēm ir tur no apkārtnes. Un es esmu dzirdējusi no skolotāja lēnieces. Tā ir bijusi rokdarba skolotāja tajā Ilģuciem vidusskolā, no viņas ir, un viņa ir ielikusi, acīm redzot, un, ja es esmu no daudziem, es tagad nepateikšu pēc skaita, zem 10 man šķiet cilvēkiem, kas ir nākuši, kas ir no tās skolas, tur no blaku, tad ir arī pozitīvie piemēri, arī tas, ka tas aizķerās. Bet klasika ir tāda, es atkal vilkšu uz to vēstures pusi. Kādreiz jaunai meitai pie vīra izejot, cik tur viens saka tur tos 150 pārus, viens saka 300 pārus, cik tos 100 tur vajadzēja uzadīt. Tagad ir tā, ka tās adītājas, kad šitā lieta sāk interesēt, parasti tad, kad gaida bēbi, tad to zābaciņus, tad to deķīti, un tad drusku, un tad ir pauze. Tad, kamēr tas bērns vēl pa mājām, tikmēr vēl bišķi kaut ko pāda, un tad nākošajā uzplūdi ir tad, kad jau tie bērni jau palaisti pulciņos, ka jau vairs nav jāvadā, jeb tas bērns tur jāgaida kamēr, bet tagad spaida telefonu tanī brīdī. Un tad, kad jau tev ir tas brīvais brīdis sev, jo
Mums taču katram kaut kāds ir tas, viens dzied korī, viens bradā pa purviem, vēl kaut, un tad tie hobiji dažādi ir, bet, tas ir tāds, tad, un kad uz tās adatas uzkāpi, tad nokāpt ir grūti. Šis, gan ir labs. Jā, tā, ir tā adata, uz kuras varētu uzkāpt, varētu arī ieteikt, lai, ja sanāk, tad kāpiet vien virsū, tur arī var palikt kaut vai visu dzīvi. Bet, starp citu, runājot arī par tādām praktiskām lietām, tāds jautājums, ko droši vien tikai adītājs var saprast, un jautājums tāds, lūgums palīdzēt ar padomu, kāpēc uzadītam dūrainim vēl kīkšķi, kur vaina? Cimda garumā, īkšķa garumā, abi cimdi vienādi pēc raksta, vienam velk, otram nē. Iesācēju klasika ir tā, ka to īkšķi vienmēr gribās dikti mazu adīt. Jo tad, kad mēra, tad to īkšķi, jo mazāks ir adījums, tas adīklas valdziņu skaits, jo šaurāks sanāk. Viņš droši vien, ka viens tas pirmais droši vien bija adīts varbūt vaļīgāk, un tas otrais stingrāk, un tāpēc droši vien, ka velk. Jo tā ir, mums kaut kā liekas, ka parasti tas pirmie cimdi iznāk drusku mazāki, tā ir. Un kā ar to cīnīties? Meistaris saka, kad vajag adīt abus reizē. Divi komplekti ar adatām, un tad ada kamola divreiz, un tad ada bišķi pāda vienu, bišķi pāda otru, atkal vienu otru, tā. Jā, vēl es arī gribēju par to tehniku runājot, un arī par tādām zināmā mērā robežām, vai nav tā, ka tādas bāžas varētu pastāvēt, parādās mašīnas, un mašīna adīšana vienu laiku arī bija ļoti, ļoti tāda iecienīta, un to likās, tad jau tagad var visu sādīt, jā, kas tur ko cepuru neuzadīt, vienkārši viens strēķis, savēl augšā, uzliek pušķi un staigā. Kā ir? Ko jūs par to domājat? Ļoti labs jautājums. Es nekad nebūtu nolikusi mašīnu adīšanu vienlīdzīgā pozīcijā ar rokadīšanu. Man vienmēr licies, ka rokadīšana ir ļoti ekskluzīva un īpaša, un priekšrocība ir tā, ka tu vari uzadīt tieši tādu adījumu, kas tev perfekti der. Mašīnu adījums man asociējas ar lieliem taisnstūriem, ko sašuju kopā, un tad varbūt tas fasons nav tāds ļoti pieguļošs vai tieši uz ķermeni. Es nezinu, man liekas, ka tur nav konkurences. Mašīna adītāji adīs lielākam, klientu lokam, varbūt tās plašākam patēriņam, bet roka adīšana ir tavs individuālais darbiņš, tavs sirds darbiņš, ko tu dari sev, savā laikā, un darot caur to sev daudz ko labu. Un to nevar aizstāt. Protams, viss var nopirkt veikalā, bet kāpēc pirkt veikalā tu var uzadīt savā mīļākajā krāsā? Bet mašīna adījums ir nedzīvs, viņš ir plakans, un tas ir tāds lielražošana. Un jā, es adu ne tik daudz, ka man kaut ko vajag uzadīt, es vienkārši ķeru kaifu no tā, es baudu to adījumu un to procesu, un tā mašīna tarkšķis, es mēģināju adīt, bet es saprotu, ka tas man uz īsu brīdi. Nē. Es tev pilnīgi piekrītu. Jā. Labi, šallīte no kidmohēras, ja kaut kāds tāds ļoti, ļoti smalki, ja kaut kur fiksi vajag, tad kaut ko var uztaisīt tādu, bet varbūt bet tā nopietni, nē. Tas nav tā. Jā, tad vēl arī jums kā profesionālēm, tādi jautājumi. Piemēram, viens no jautājumiem ir tāds, labprāt, tādu gribētos vairāk to darīt. Un kā lielās adītājs spēja adīt ātri, nemaz neskatoties, man tā nesanāk. Tā ir citreiz, tu skaties, un tā adītāja, tiešām, tā vien tās adatas tur ņirbu un tik ātri. Tas ar laiku. Tas noteikti pieredzes jautājums. Jā. Un pasaulē jau arī pastāv ļoti daudz dažādu adīšanas stili. Ir dažādi veidi, kā tu kustini adatas, kā tu apmet dzīvu, un tas veids, kādā mēs adām, man liekas, tas ir viens no ātrākajiem, un amerikāņi bieži vien mēģina iemācīties mūsu eiropiešu veidu, jo viņu veids ir ar to roku, ka viņi kustina un apmet katru valdziņu riņķī, un tas ļoti daudz laika paņem, un mēs čik ātri. Kā viņi ir pie tā tikuši? Es esmu skatījusies arī video. Jā, mums jau momītes ar šitā adītā, kā tas ir katrs, kuram mēs jau esam. Turklāt tas ir gājis tik ļoti tālu uz priekšu. Tās, reizēm, ka liekas, gribētos salīdzināt, kā tas ir tos. Es atkal pa cimdiem, jā. Kādi, cik smalki, cik skaisti, tanī laikā, kādas tās adatas bija. Šobrīd mēs varam, labi, par smalkām adatām tas ir smags jautājums, tas ir cits stāsts, ka viņi vienkārši nav labu smalko adatu. Bet mēs taču tagad varam, mums ir pieejams ar interneta plašumos, vai fantastiskas arī tās apļādām adatas kādreiz, kad vecie cilvēki, vai dieviņās tās nekam neder, tur jau viņas krīt nost, nekas tur nekrīt nost. Ir fantastiski materiāli un dažādas slīdamības tās adatas un pat četrkantīgas šķērsgriezumā un dažādas. Un arī tas arī krietni ietekmē to adīšanas ātrumu, kādai dzīvei, kādas adatas, jo
Jo vajag tik meklēt un atrast var visu. Tā kā tāpēc ir vajadzīgs tie klubiņi, tās adītāju kompānijas, tās kaut vai interneta grupas, kad viens no otras saskatās, viens no otras samācās, pamēģina, un tad ir rezultāts. Jā, nu te arī ieteikums cimds un zeķis var radīt abas reizē arī uz apļadatām. Tā sanāk vienādāk, un arī abas piedurknes tā var radīt, abas uzreiz. Ja? Nu, kad adītāji dod padomu. Ja? Mēs sakam, protu. Protu. Jā, bet lai to saprast, un arī jūs teicāt atšķiras, ja viens kontinents ada tā, un cits kontinents ada savādāk, nu tur jau tad ir jāiepazīstās, kas ko kā. Noteikti būs atšķirība. Ja mēs vienu piedurkni adīsim tā, otru citādāk, noteikti to redzēs. Jā, nu vēl arī tāds ļoti jauks komentārs ir ar labrīt sveicinājumu un sauli. Mums ir arī sauli atsūtīta, un pie mums Valdorfu skolā ada arī visi puiši. Jā, tā ka, rekā. To es zinu. Jā. Mums nāk kādreiz uz amatu namu, mums ir nākuši arī Valdorfu skolas bērni. Viņi ir krietni citādāki. Viņi ir daudz foršāki tie bērni par parastiem bērniem, jo viņiem visiem liek adīt. Jā, nu vēl arī ļoti laba pieredze ir viena no klausītājiem raksta par adīšanu. Man laikam ir paveicies Tambora adat pirmo reizi, man vecāmām iedeva 4 gadu vecumā, adām adats mazliet vēlāk. Skolā bija burvīgi skolotāja rācinājumi, pulciņu vadītāji skolotāja tauriņi, pie kurām turpināja citas rokdarbs. Un kopš skolā bija jāada džemperi vai jakas, 7. klasē neesmu bez tā vairs iztikusi jau 45 gadus. Milzīgs paldies arī mammai, kas atbalstīja un gādāja man labu dzīvi. Vislielākā nepatika bija no asās lauku dzīves. Vēl tagad nepatīk divkrāsu dzīve, jo tieši tādu arī adīju. Un adīšana ir atkarība, nemieris nāk, ja kādu brīdi nevar adīt. Nu, tāda ļoti laba iedrošinoša pieredze. Viņai ļoti piekrīt par to atkarību. Man liekas, ka adīšanā var ieiet tā, ka tu vairs netiec ārā un to viss pārējais paliek sekundārs. Un, tāpēc ir bišķiņ jāuzmanās. Jo adīšana, protams, nodarbina rokas, ļoti daudz muskulatūru un var iedzīvoties dažādās kaitēs un iekaisumos un tam līdzīgi. Tāpēc vienmēr ar mēru padomājiet par ergonomiku, kā pareizi sēdēt, gaisma, atpūsties, pastīties tālumā, nepārpūliet sevi ar adīšanu. Jā, nu par to mēs arī parunāsim vēl, kādi tad ir tie efekti, bet šis ir tas brīdis, kad var aiziet paskatīties, vai tie kamoliņi vēl palikuši, varbūt kāds adām adats, un tad paskatīties, varbūt tāda adīšanas grāmata kaut kur vēl ir, un kas to zina, jā, varbūt arī sagribas. Bet mēs sarunu turpināsim pēc īsa brīža. Kā labāk dzīvot? Nu, lūk, turpināt sarunu mēs varam acu mirklī uzreiz un arī no tā punkta turpināt, kur arī apstājāmies vēl pirms kāda brīža, proti par tiem veselības aspektiem ir vērts parunāt, jo ir diezgan daudz tādu secinājumu jau par adīšanu, un arī viens no tādiem, man liekas, labiem piemēriem ir par neirozinātnieci Kelliju Lambertu, kur ir doktors savā jomā, viņi ir arī uzrakstījis grāmatu, un tur viņi saka tā, ka, tiešām būtu daudz, kas jādara, lai novērstu un ārstētu arī, piemēram, tādu problēmu kā depresiju, un vairāk varētu palīdzēt to izdarīt arī tāds fiziskais darbs. Un viņi uzskata, ka ja mēs gatavojam dārzam kaut ko, veidojam vai ravējam vai stādām, adām, šujam, būvējam vai arī pat labojam lietas ar savām rokām un redzam taustāms mūsu pūliņu rezultātus, tad mūsu smadzenes, protams, tiek apgādātas ar tām vielām, kuras mēs tik ļoti tur mīlam sajust, jā, varbūt nebūtu tik svarīgi tās šoreiz katru tur nosaukt, bet skaidrs ir viens, ka mūsu pašizjūta un pašsajūta varētu arī ļoti, ļoti uzlaboties. Un tas ir tāds jau noskaidrots efekts. Bet par to, kas vēl varētu būt tāds augstu vērtējams, kas varētu būt saistīts tieši ar adīšanu un tādām nodarbēm, mēs šīs te lietas varam arī sīkāk precizēt, runājot ar Rīgas Stradiņu universitātes vadošo pētnieci Kristīnu Šneideru, un tieši to arī izdarīja mana kolēģe Daina Zālamana, jo Kristīna Šneidera pēta veselīgu novecošanos un arī demences jautājumus, un viņa apstiprina, ka adīšana un citi rokdarbi veselību ietekmē pozitīvi un pat var aizkavēt demences procesus. Vai tiešām tā ir? Tūliņ arī uzklausīsim, kas tad ir sakāms Kristīnai Šneiderai. Kad mēs runājam par adīšanu, mēs patiesībā runājam par ļoti tādu kompleksu darbību, jo no vienas puses tas ir tas sauktās sīkās motorikas treniņš, respektīvi sīkā motorika, tās ir tās mūsu nelielās, sīkās un ļoti precīzās kustības, ko mēs veicam, teiksim, ar rokām, ar pirkstiem, ar pēdām, ar potītēm un tā tālāk. Un šo visu mums smadzenēs koordinē ļoti dažādi centri, piemēram, tur ir iesaistītas smadzenītes un arī citi smadzeņu reģioni. Un te ir varbūt tas viens punkts, par ko mēs varam runāt par adīšanas aspektu, tātad, ka mēs tiešām ļoti mērķtiecīgi strādājam ar šīs sīkās motorikas trenēšanu.
tādā veidā, varbūt tā pastarpināti neļaujot tā demencei tik veiksmīgi attīstīties. Un ir pat salīdzinoši nesen veikts pētījums, kas runā par to, ka dažādas rokdarba aktivitātes, tātad ne tikai domājot par adīšanu, bet pievienojot tam visam arī izšūšanu, tamborēšanu, un šīs visas aktivitātes daudz efektīvāk strādā cilvēkiem, kuri āda vecumdienās. Un tas, ka tu esi varbūt adījis kaut kad pusmūžā, tam, protams, var būt kaut kāds papildinošs efekts, bet tomēr šīs vecumdienas ir būtiskākās. Kad mēs ādām, kas notiek, mēs tostarp arī iesaistām atmiņas procesus, iesaistām domāšanas procesus, un katrs adīklis pirms tam tiek saplānots. Līdz ar to tas, ko mēs veidojam, mēs nostiprinam mūsu smadzenēs, tās augtās sinapses, veidojam arvien spēcīgākus šos pārvades ceļus, un jo vairāk mums ir šo sinapšu, jo vairāk mums ir šo ceļu, jo vairāk mums ir ko pazaudēt. Un demence ir par neironu zudumu. Demence ir par to, ka smadzenes fiziski zaudē daļu no sevis. Līdz ar to es teiktu, ka drīzāk šeit parādās šī sasaiste pie tā, ka mēs aktīvi viņas darbinam un tiešām fiziski viņas palielinām, trenējam, mēs viņas palielinam viņu tādu nosacītu muskuļu masu. Te ir arī tāda pastarpināta tā ietekme. Jo tas, ko mēs redzam, skatoties gan uz adīšanu, gan uz tamborēšanu, ir meditatīvais efekts. Respektīvi, mēs redzam, ka gan adīšana, gan tamborēšana, gan arī citi, varbūt tie rokdarbi, viņi nereti darbojas gan mūsu kaut kādas labbūtības uzlabošanā, gan, teiksim, arī stresa mazināšanā. Un, protams, stress ir viens no lieliem faktoriem, kas spēcīgi ietekmē ne tikai smadzeņu veselību, bet mūsu veselību kopumā. Līdz ar to šeit arī iezīmējas tāda, pastarpināta veselības uzlabošanas pazīme. Papildus mēs adot ne tikai kustinam rokas. Mēs esam ļoti fokusēti. Un rezultātā tas, kas notiek, adot, tiek aktivizēti dažādi savstarpēji savienoti centri, kas strādā ar uzmanības noturēšanu, kas strādā, piemēram, ar to, ka mēs mazinām kaut kādas impulsīvās darbības, jo, mēs zinām, adīšana prasa secīgu kustību, ļoti kontrolētu kustību, un viņa, protams, prasa, ka mēs iesaistām ļoti daudz dažādas procesus, kad šo te uzmanību, lai mēs varētu būt klātesoši šajā darbā, tiek iesaistīts arī, piemēram, kaut kādas skaitīšanas spējas, kalkulēšanas spējas, jo mums ir jābūt noteiktam skaitam valdziņu, un mēs nedrīkstam izlaist kādu valdziņu vienkārši paviršības pēc. Notiek šī vizuāla telpiskā apstrāde, dažādi šī patērnu atpazīšana, tātad patiesībā mūsu smadzenes strādā ļoti kognitīvā veidā brīdī, kad mēs ādām. Un jebkur adītāji pateiks, ka tajā brīdī, kad mēs mazliet novēršam acis no adīkļa vai paskatāmies ekrānā, īpaši, ja tiek tiešām veidots kaut kāds jau zīmējums, kaut kāds raksts, būs jājauc ārā. Jā, paldies Dene Zalmanai un arī Kristīnai Šneiderai, Rīgas Tradiņu universitātes vadošai pētniecei par to ieskatu, kas tad ir tieši saistībā ar tādiem veselības jautājumiem un arī tā saucamiem kognitīviem procesiem, ja mēs tiešām varam atvairīt demenci, un tā tiešām ir demences sākumu noķert ir visai grūti, jo tā ir tāda problēma, kas sāk attīstīties tad, kad mēs par to vēl vispār neko nenojaušam, un varbūt arī pat tīri tā profilaks viedokļa adīšana varētu būt ļoti laba lieta. Bet ko tad jūs teiksiet par to, kā tad ir, ja tur tas valdziņš nobrūk, kas notiek tālāk, jo no vienas puses liekas tie efekti ir ļoti labi, bet no otras puses tomēr tā varētu būt tāda vilšanās vai arī to kļūdu adītāji atklāja pēc kāda mirkļa. Kā tad ir, kā izdodas to pārvarēt? Es laikam tā tik smalki neņemtu, ja tur viens valdziņš, tad es vienkārši to izlaižu un braucu tālāk. Tā ir, bet ja vairāk, bet es vēl ir tas, ka labi, es adu skaitu līdz, bet noteikti ir vēl kaut kāds trešais. Vai tā ir kāda audiogrāmata, vai kāds seriāls, vai tur kaut kas fonā vēl. Tas jau mēs esam jau, ja godīgi, tad es esmu pat iemanīju. Ir bijis laiks, kad es esmu pat uz velotrenažieru braukusi, adījusi un skatīsies seriālu. Un reiz, kad es trīs vienā, jā, tā arī var. Tā kā, bet tas ir vienkāršais adīklis. Tur bez smadzenēm, tur smadzenes nepiedalās, tā ja vienkārši. Man šķiet, ka adīšana ir perfekts treniņš, kā pārvarēt savu perfekcionismu. Un man ļoti daudz sievietes nāk, un es tai skaitā esmu tāda, kur tiecas uz perfekciju, vienmēr vēlos, lai viss būtu nevainojami. Un adīšanā tas ir
grūti sasniedzams, jo tu tiešām vienkārši zaudē uzmanību, kaut ko sajauc, aizadi roku vienkārši pa garu, un tad tev ir jāārda ārā, un tad tā pirmā ārdīšana īstenībā arī kursos ir vienkārši agonija lielākoties, viņas tik šausmīgi pārdzīvo, ka viņām kaut kas jāārda. Un man atkal liekas, ak, Dievs, bet rekut ir tā tava iespēja, tu kļūdījies, un tu vari izlabot savu kļūdu, jo adīšanā visas kļūdas var izlabot, un tā ir tā labā ziņa, ka tu nevari nekad kļūdīties tā, ka kaut kas ir neatgriezeniski. Un jā, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti veselīgi caur adīšanu mēģināt atstāt to kļūdu tur. Un sadzīvot ar viņu un izturēt. Es vienu piebildu vēl. Ir tāds labs teiciens, adītāju teiciens, meistars rodas ārdot. Jā, tieši tā. Jā, tas varētu būt ļoti grūti, jo, liekas, taču ir tas radīšanas priekš tieši taču ir tas arī, kas ļoti daudz cilvēks piesaist adīšanai, ja, ka ir kaut kas, kas ir... Jā, un arī varbūt tā, es vēl varu pastāstīt, iepriekšējā sezonā pie manis uz studiju nāca divas laikam no Itālijas, bet viņas vāciski runāja, divas meitenes no Stradiņu universitātes, kas mācījās pa zobārstēm, kuras vispār nemācīja valdziņus uzmest. Viņas nāca vienai ļoti ātri pietika, jo viņa saprata, ka īsti nebūs tas, bet tā otra, cimdus viņa neuzadīja, viņa tāds pussimdiņus uzadīja līdz īkšķim, atstāja īkšķim caurumu tāds pussimdiņus, bet ar tradicionālo lentu veidu valnīti un tādus, bet nopietni adīja, un es sapratu, ka droši vien, ka viņām ir ieteikts, kad viņām ir jānāk tā, jo tas tā interesanti. Jā, bet man liekas ļoti interesanti tas, kā adīšanā izpaužas tavu personību, jo tie cilvēki, kas nāk, tu arī noteikti to novēro, Baiba, viņi ir ļoti atšķirīgi pēc savas personības. Viens ir lēnāks, viens ir ātrāks, viens ir pacietīgs, otrs ir nepacietīgs, un tajā adījumā tas viss izpaužas un pilnībā atspoguļo to adītāju dabu, un viens var ārdīt, jā, es ārdīšu, nekāda problēma, 13 rindas, un otram vienu rindu noārdīt ir vienkārši katastrofa, un tas ir nenormāli interesants šo cilvēks redzēt, un caur viņiem arī sevi paskatīties kaut kādā ziņā, kā tad es reaģēju, un, protams, ka tas miers vai tā pieņemšana nāk ar pieredzi, jo vairāk tu ādi, jo vairāk tu zini, kas viss var noiet turp vai šurp, un tu tā kā pieņem to visu procesu vairāk, bet sākumā tas viss ir pārdzīvojums. Jā, jāsaka arī klausītāji tiešām arī ir atsūtījuši mums dažas fototās, un viena no klausītājiem ir atsūtījusi ļoti, ļoti skaists, brīnišķīgs darbus, un iespējams, varbūt mums pēc tam būs iespēja arī to parādīt citiem klausītājiem iedvesmai. Mēs noteikti darīsim visu, lai tas kļūtu tāds vairāk sasniedzams arī citiem. Un tiešām brīnišķīgi darbi, jā, nav iespējams šobrīd parādīt visiem pārējiem, bet, abas divas studijas viešņas sajūsmināt māja ir galva, jā. Tiešām paldies par iedvesmu, mēs noteikti šo mēģināsim kaut kā likt lietā, bet tieši domājot arī par vēl vienu komentāru, jā, te tāds jautājums ir, vai tā ir taisnība, ka adīšana stimulē sirdsdarbību un tādēļ nav ieteicama visiem. Ir tādas ziņas, kuras es atradu arī, mediķi saka, ka adīšana, var paaugstināt asinsspiedienu tieši dēļ tās koncentrēšanās, jā, un citreiz arī dēļ tā, ka cilvēkam ir tā grūti pārdzīvot. Tas ir ļoti interesanti. Es vakar arī meklēju informāciju par šo, un es atradu, ka adīšana pazemina asinsspiedienu. Tā var būt tik pretrunīga informācija. Jā, laikam kāda. Varbūt kāda, bet tur tad ir vērts paskatīties tās savas reakcijas un saprast, kā tad ir, jo var jau būt arī, ka var tajā arī adīšanā atrast, tieši to veidu vai to adījumu varbūt variantu, kas varbūt sniedz vairāk prieku un tādas, atbrīvotības izjūtas, nekā kaut kas cits. Bet, ja jums būtu jāsaka, kas ir grūtākais adījums, tādā nozīmē, tā par tehniku runājot, kas ir tas jūsu izaicinājums, kas domājat? Es domāju, ka nevajag grūtākais ir tad, ja kāds uzmācās un tu esi kādam apsolījis, ka tev noteikti tas ir jāuzada, un tāpēc es no tā izvairos un vienmēr visiem stāstu, ka man kāds kaut ko grib no manis izspiest, tad es vienmēr stāstu, es pa pliku vēl, tas ar mieru tev iemācīt, es tev izstāstīšu, nāc un es iemācīšu. Bet man tas, es domāju, ka vienkārši, ja to dara savu prieka pēc, tad dara to, kas patīk, un nepatīk, sāk izārda ārā un sāk nākošo, jo tas, ja tas tāds, ja nav tādu noteiktu termiņu rāmi un tādu, tas tad ir, bet tas tā. Labi, bet ja mēs tagad domājam par tiem cilvēkiem, kas, saka sev, jā, es pamēģināšu, mēģināšu uz tā sadats uzkāpt, jā, tad kas ir tas, ko jūs ieteikt? Varbūt pašā sākumā, viena lieta ir, protams, secīgi mācīties, jā, bet varbūt ir arī tādas lietas, kas būtu jāzina cilvēkam, kurš tikai sāk, kurš apsver šo domu, varbūt dzīves izvēle, jā, vai kas tāds, jo ar tādām dzīvām ar visādi var sanākt, jā, un ar dzīves ir ļoti plaša tēma. Man liekas, ka tomēr ir baigi forši, tu atrod kādu, kurš jau bišķiņ kaut vai jāda, vai bišķiņ jau zina kaut ko, un kurš var bišķiņ tev pavadīt tajā ceļā vismaz sākumā, jo
Tad, kad es sāku adīt, vai atsāku pareizāk, gaidot savu mazuli pirms kaut kādiem 11 gadiem apmēram, es būros cauri visādiem video, meklēju informāciju, kas ir tas, ko tas nozīmē, kas par apzīmējumu. Un tas bija ļoti ilgstoši un sarežģīti. Ja man būtu kāds, kuram paprasīt, es daudz ātrāk to saprastu. Man liekas, ka jāatrod varbūt kāda adīšanas dombiedru grupa vai kopiena, vai daudz Facebookā dažādu lapu, kurā adītājs vienojas kopienās. Un caur tādām lietām jāatrast to atbalstu, jo vienam pašam ir grūti, man liekas, tomēr. Tā no nulles diezgan izaicinoši, jā. Es teiktu, ka jāsāk, pirmkārt vajag labu dzīvu, tādu, kad ir, vai jāaiziet uz veikalu un jāpieliek sev pie kakla, piemēram, vai pie pieres jāpieliek, tā ir tāda jūtīgākā vieta. Tādu tiešām, viņi varbūt, lai ir kaut kāds mazais vienas ficītas projekts, kāda šalle, kāda cepura, labas adatas un laba dzīve. Un tad pārējais jau nevajag sākt ar džemperi, nevajag sākt ar kaut kādu milzu kardiganu, jo daudz vai tur kaut ko tādu lielu mugurā velkam, bet tādu mazo projektiņu, kur ar kaut ko tādu. Ātro gandarījumu dabūt. Jā. Un tad aizies. Jā, tas, ko tu teici, kas ir sarežģīti adīšanā. Manuprāt, adīšanā nekas nav sarežģīts. Sarežģīti ir tad, ja tu sāc sarežģīt lietu, esot nulles punktā. Bet ja tu izaudz un dari tā kā secīgi lietas, tad ar vien vairāk var ar vien sarežģītākas lietas iemācīties un uzzināt. Tā kā vienkārši nevajag lekt uzreiz ar galvu ūdenī, vajag pa solītim virzīties. Bet kādi tad ir rezultāti arī tām dāmām un tiem kungiem, kas droši vien arī, gan jau, ka ir kāds kungs, kas arī ir iesprucis jums tajā sarakstā, un gan jau, ka būs un pieteiksies, bet kā tad ir, ko tie cilvēki pēc tam saka paši, kā viņiem klājas, kā viņiem veids? Jums ir arī tāda atgriezeniskā saite, ko cilvēki saka? Man ir cits stāsts par mani. Pie manis vienkārši atnāk uz studiju un paliek. Un nāk. Kā tad? Man ir vislielākais gandarījums patiesībā. Man ir tādi, kas atnāk jau gatavi adītāji, jo atnes jau, viņš ir atnācis un pēc 2 nedēļām es jau paņemu viņu cimdus jau uz izstādi jau. Un ir tādi, kas atnāk, un viņš kādreiz skolas laikā kaut ko druskīgi pabakstījies, bet pēc tam tad reāli, tie pirmie tādi šādi, un pēc tam, kad tai meitenei tos 2. un 3. cimdus atnāk, es varu nolieku sev, tagad uz dziesmu svētku izstādi lielā nāk komisija, tagad, kā es izlieku savu pūru visus galda, tad pa autoriem, un tad iet cauri, un kad paņem tādus, ka tiešām tie ir 2. cimdiņi cilvēkam, un viņi ir tādi, kad viņus paņem, un viņi tur dziesmu svētku izstādē viņus izliek. Protams, ka viņi tur kaut kur fonā, nav viņi priekšplānā, nav tie košākie, skaistākie. Par to man ir tiešām gandarījums. Ja cilvēks uztājas tādu milzu entrelaku šalli, uztājas sev ada, un tāds pirmā, viņš ir kaut ko drusku paraudziņus, viņš ada tā, bet tā nopietni, no labas dzīves tā. Tā kā ir jau mēs baudām procesu, tā pārāk nesaspringstot, jo nav jau to plānu, ir kaut kas, pa visiem jau kaut ko, tas ir. Jā, es arī novēroju to, ka tās adītājas, kas nāk pie manis uz kursiem, viņas pirmkārt negrib beigt adīt, viņas ir momentā gatavas turpināt vēl 3 mēnešus, vēl gadu, vēl vienalga cik ilgi. Un, tas ir tas uzsēdināt uz adatas un kļūt par adīšanas atkarīgo, un tu no tā vairs netiec vaļā. Jā, bet jums ir arī tāds novērojums varbūt par to, ka tie cilvēki pēc tam savstarpēji satieks, jo tās attiecības saglabājas. Jā, tieši tā, jo mēs jau ilgstoši esam tajā grupā kopā, viņiem veidojas savas attiecības, un es savukārt viņas aptaujāju pēc kursiem vienmēr, lai uzzinātu, kāda bija tā pieredze, ko viņas ieguva, un lielākais iegums, ko gandrīz katra atzīmē, ir kopienas sajūta. Viņas jutās piederīgi šai kopienai, šai grupiņai, viņas satika citas sievietes, tā būšana sievietēm savā starpā ir kaut kas ļoti, ļoti maģisks un ļoti vajadzīgs mums, jo mēs esam tik nukleārās ģimenītēs sadalīti, visi dzīvojam savas mazās dzīvītes, bet kur tad mēs varam satikt tās citas sievietes, vai mums ir 10 draudzenes, ar kurām satikties, un ja nav nācis adīšanas grupa, tu varēsi pabūt ar viņām un iegūt ļoti daudz pozitīvas emocijas. Un viņas arī ļoti priecājas par tām prasmēm, protams, ka viņas var apadīt sevi un savus mīļos. Un man liekas, ka tā iespēja aizbēgt no tā ikdienas skrējiena ir ļoti, ļoti vērtīga sievietēm. Jā, un vēl arī tāds jautājums ir, te ir tā, ka ir tāds adītāja ada, ja, un adītājs un priecājas par to veikumu, un tas veikums tiešām ir skaists un cieņas un uzmanības vērts, bet te jau ir arī tādi draudi, un par draudiem ir jautājums, vai adītājiem ir kāda komunikācija ar kodēm, ja, jo tām taču arī tās vilnas dikti patīk, ja, un kā tās neielēs dzīvu kastē un arī pēc tam džemperos. Kāds būs jūsu padoms?
vajag skatīt. Es atkal vilkšu uz atpakaļ, vajag skatīties vēsturē. Kādreiz jau meitas savu pūru veidināja. Tas nozīmē, ka nedrīkst tā visu tā aizmirst un nobāzt un sapakot. Vajag ik pa laikam kaut ko izvilkt ārā, papurināt. Saulē jau mēs diez vai tās muzejā, tās lietas tiek regulāri saldētavā liktas, teiksim, tā arī dara. Ik pa brīdim ieliekam kaut ko saldētavā profilaktiskos nolūkos. Bet ir laba lieta, ir tās, ko mēdz dēvēt par kožu kapličām, tādas monitoringam, modīgā valodā sākot saimniecības veikalos, ir tādas mājiņas, tādām līmlapiņām, feromonu slazdi. Tur noķer, es nezinu, vai nu mātītes vai tēviņus, vienus no viņiem tur noķer, un ja es tādu viņu ielieku skapī un uzrakstu virsū datumu. Pēc 3 mēnešiem tad viņš tā kā jānomaina, lai neaizmirstās. Un tad, ja es redzu, ka man tur viena ir pieķērusies, tas nozīmē, ka jātaisa lielā revīzija, viss jāpurina un jāskatās un jāizsūc visi kakti vēlreiz, var kaut kādu, jo, parasti jau tās zīves tiek glabātas, kaut kādu tādu, bet tādas nopietnās indes laikā mēs tā kā, tas tā, jo tur lavandas un kos vēl vaivariņus un apelsīnu mizus, tas tā kā atbaida, bet jo viņas jau ir, jākustina, man liekas, tādījumi jākustina, viņi nevar stāvēt čupā saspiesti, un vienmēr, ja tu noliec uz vasaru kaut ko nost, izmazgā pirms tam smuki gludi saliec, nesaspied, un tad rudenī var vilkt ārā. Jā, tagad arī kastaņām ir bērni, tad arī mazos kastanīšus var vākt, tos var salikt, un es arī esmu dzirdējusi un redzējusi tādu metodu Somijā, adītājs un arī cilvēki vispār, viņi daudz lieto adījumus, un tad liek adījumus sniegā izbužina, atstājus kādu laiku, un pēc tam jau tad, kad adījums ir piedzīvojis to augstumu brīdi, tad arī droši var pēc tam glabāt tālāk, nevienu kodu viņi tur uz zobu neņem. Mums vēl ir alternatīva balkonā izlikt vēl, Arī variants, jā. Ziemā, jā, var domāt par to, ko darīt. Bet tiešām šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti aizraujoši. Cerams arī, ka klausītāji ir tagad iedrošināti, uzmundrināti, un visi tie, kas vēl šaubījās, īstais brīdis meklēt to savu studiju, to savu kopienu, to savu pulciņu, kam pieslēgties. Nekur būt kopā, un droši vien arī tad varēs gūt to lielo prieku, jo tiešām tas, ko Baiba saka, par kopā būšanu, tas ir svarīgi. Ļoti, ļoti svarīgi. Jā, tad šai brīdī teikšu lielu paldies gan Baibai Pilēnei, gan arī Baibai Dambei, jo abas dāmas tiešām ir, tādas ļoti, ļoti aizrautīgas sadītājs. Man ļoti patīk viens Baibas izteikums par to, ka, es pirms 5 minūtēm tos 100 sāku adīt, patiesībā jau sanāk tur tie daudzie gadi. Būs man arī pie tevis jānāk uzadīt vieni rakstainie. Laipni lūdzu. Jā, paldies. Rīt savukārt varēs runāt par elektriskajiem pārvietošanās līdzekļiem, jo 9. septembris laikam ir tā diena, kad tiešām var pievērsties šim te pārvietošanās veidam, un tie varianti ir daudz un dažādi, un rīt tad arī vairāk par to. Šajā mirklī teikšu paldies arī studijas viešņām, un teikšu paldies arī klausītājiem par piedalīšanos, un lai tad izdodas uz tās adatas uzsēsties, un tur arī palieciet, jo tiešām tā ir burvīga nodarbe. Lai jauka diena, un tiekamies atkal citā reizē.